Sveicināti atpakaļ Dzinējspēkā. Šodien mums jau ir 8. epizode, un arī jau ir 2. advente. Un šodien mēs parunāsim par vienu mašīnu jaunu un mašīnu firmu, un arī parādīšu dažas citas lietas, bet jā, šodien mēs runāsim par Jaguaru, un tātad, kā jūs varbūt esat dzirdējuši, iznāca jauns Jaguars. Bet pie tā mēs pievērsīsimies bišķiņ vēlāk. Bet sāksim bišķiņ ar Jaguara vēsturi. Un tad pirmā mašīna, ko viņi vispār uzražoja, bija 1935. gadā, un viņu sauca 1935. gada SS Jaguar 2,5 litri salonu. Un viņi izskatās šādi. Tas arī viss no vēstures. Es gribu ātrāk pievērsties mašīnai. Tad šī mašīna ir Jaguars Type 00. Viņš iznāca diezgan nesen, un viņš izskatās pilnīgi savādāk nekā pārējie citi Jaguari. Piemēram, salīdzinot šo Jaguaru, kas bija nesen, un salīdzināt jauno Jaguaru, ir pilnīgi, labi, varbūt ne pilnīgi, bet pilnīgi savādāk. Un tātad, kas ir ļoti interesanti šajā mašīnai, ir tas, cik viņa ir līdzīga Saabam Areo X. Tas ir tā kā dviņu brāļi. Viens ir apaļīgāks, un otrs ir kantaināks. Bet viņi nav pilnīgi vienādi. Tikai tas, ka viņiem tie logi ir tādi izliekti tieši tāpat vienam ar otru. Tā kā viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Bet, piemēram, Jaguaram durvis neatveras tāpat kā Saabam Areo X. Un Jaguaram iekšpuse ir tāda bišķiņ modernāka un jaunāka, bet Saabam Areo X viņam iekšpuse ir tāda kā, es nezinu, kā no nākotnes pilnīgi. Tur ir zaļas gaismas tā kā un viss kaut kas tāds foršs. Bet, jā. Viņam ir vairāki tā kā saukļi, pēc kā to auto var atpazīt, kā piemēram KFC ir finger licking good un vispār, tā tālāk. Un, piemēram, viens no tiem nosaukumiem ir delete ordinary, kas latviski būtu izdzēst parastumu, bet viens nosaukums, kas man ļoti pievērs uzmanību, ir copy nothing. Tad nokopēt neko. Tad man jautājums, kāpēc viņš ir tik līdzīgs Saab Areo X? Vai sanāk, ir divas iespējas. Vai nu Jaguars nokopēja no Saaba, vai nu Saabs pareģoja nākotni un nokopēja no Jaguara. Es nezinu, to jūs paši varat izlemt. Jaguaram ir vairākas jaunas lietas, ne tikai kā mašīnai, bet Jaguara uzrakstam ir jaunāks dizains. Tad Jaguara zīmīte ir savādāka, kur ir divi burti, sanāk Jaguars, kas nozīmē, kā es saprotu, divi Jaguari vienā Jaguarā. Un ir arī bišķiņ savādāka lauva. Un jā, šodien būs vēl, paskatīsimies vēl, kā izskatās jaunais Jaguars.
Tātad, tā kā es vienmēr saku, ja mēs pabeidzām ar to mašīnu, tad mēs beidzam ar to mašīnu. Un šodien, ja mēs iesākam ar Jaguāru, tad mēs apmēram pabeidzam ar Jaguāru, jo būs vēl viena lieta pēc šī. Bet šodien es gribētu parādīt jums Jaguāra E-Type, kurš izskatās šādi. Un kas ir interesanti, ka blakus lapā ir mašīna ISO Grifo, kura taisīta Itālijā, un tas nav Jaguars, jo tas ir ISO Grifo, un viņš izskatās apmēram tieši tāpat, kā jūs redzat šajā bildē, salīdzinājumi, un un sanāk, ka atkal tāds pats gadījums. Vai nu Jaguars nokopēja no ISO Grifo, vai ISO Grifo nokopēja no Jaguara. To mēs nezinām. Un tātad vairāk par Jaguara E-Type. Viņu ražoja apvienotajā karalistē un ražoja no 1961. gada līdz 1975. gadam. Tad šai mašīnai ātrākais ātrums bija 238 km/h, un 97 km/h viņi varēja sasniegt 7,1 sekundē. Un kas ir vēl interesanti, ir tas, ka dizainējot jauno Jaguar Type 00, viņi gribēja paņemt Jaguar E-Type un uztaisīt viņu mūsdienīgu, un tā viņi arī uztaisīja Jaguar Type 00. Tad mums bija 3 lietas. Tad jaunais Jaguars, tad ir 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc, un pēdējais, kas ir tagad, ir tātad, ja jums patīk basketbols, tad noskatieties šo video, kā uztaisīt basketbola grozu. Tas ir ļoti viegli. Es nezinu cik tas maksā, bet skatāmies. Tātad viss, ko jums vajag, ir kaste ar bumbu nevajadzīgu iekšā, tad vēl viena kaste. Tad jums vajadzēs vēl tādu pelēku kasti. Un pirmais jūs uzliekat parasto kasti ar bumbu iekšā, pēc tam jūs uzliekat parasto kasti, un pēc tam jūs uzliekat pelēko kasti virsū. Un tā jums ir gatavs parasts grozs, apsveicu! Tad mēs esam redzējuši visas 3 lietas. 1, 2 un 3. Un tagad ir palikusi 4. lieta. 4. Un 4. lieta ir atvadīšanās. Tad tiekamies nākamajā epizodē, kas būs jau 3. advente. Un tas būs arī viss šodien. Un tad čau!